Kamēr mēs esam Ventiņos, brauksim ciemos pie Māras zvejnieku un uzštancēsim uzlīmītes. Parādīšu tev arī, kā uzlīmu tapšanas process darbojās, vai ne? Mums to ir baterija jāmaina. Evnu, čau! Kaut kāda miziņa jau ir. Ko labs līkums sanāca, ne? Nu jā. Labi, nomainīsim baču un tad bišķi uzsitīsim klaču. O, pasties tavu kopiju no sniega. Atsvērš viņam nav. Tieši tuvāk. Vispār esam atbraukuši pie galvenā brigadieru uz viņu jauno māju. Oi, ziet! Šitādi! Labi! Čau, draudziņ! Čau, draudziņ! Parādīja balss. Jā. Molocīts, molocīts. Tā vai vietā. Jā. Foršais suncīts. Kumāsiņ? Šeit, draudziņ, iepazīšanās. Našķīts. Nu, labi ir. Zin kā, ieturēsim arī bišķiņ kaut kādu privātumu un vairāk tev nekas nav jāredz, ne? Kaut kā tā. Un šita pa lielam tā māksla notiek, tad tu sēdi mājās un viņu zīmē? Jā, traktorā. Galvenais jau rezultāts pa lielam. Tieši tā. Nu, pagā pa lielam ir tā, ka es kaut kādas, man ir savas vēlmes uz mocīt, un lielākties jau, nu tāpatās, starp citu, mums būs arī ūdens mocim dizains. Uzlīmes ir dažādas, varbūt arī, tā kā rolim ir savējā vēlmīt, vai ne? Jā, sākot no kaut kādām mazām, nezinu, tur štruntu uzlīmītēm, beidzot tā mašīnas uzlīmēm, mocim, traktoram, skānijai, pieņemsim, vienalga, nu, whatever. Bet šī tāds notiek, jā, mums būs, tagad uz kepiņiem līmēsim arī pašu savus zīmogu uzlīmītes virsū. Jā, šitās mums iepriekšējās zīmogus, tagad mums ir arī pilnīgi jauns ar saīsināto logo. Tad Mārs man atsūtīja tādas divas pakas, tādas diezgan solīdas ar uzlīmēm, kā tāda prezentiņa. Viņš teica, viņam neko daudz nevajag, bet pa lielam, zin kā viņas ātri aizgāja, TikTok sekotājiem spēj tikai smelt pa lielam. Jā, viņas arī, zin kā, pa velti atnāca, pa velti arī aizgāja. Tagad šajā gadījumā uzlīmes nekad nevar būt pa daudz. Kaut kā tā. Kaut kā tā, jā. Viss, aujam. Braucam uz īpašo lokāciju, kur būvēsim augšā uzlīmīti. No tā. Aiziet. Interesanti ir tas, ka man nav ne mazākās nojausmas, kur mēs braucam un ko mēs darīsim. Bet cik es saprotu, tad ir tāda vietiņa, kur tu vari iznomāt iekārtas un pats štancēt savus uzlīmes, laikam, cik es saprotu tā. Bet vairāk es pats neko nezinu. Starp citu, šitā vispār bija tāda spontānā un haotiskā ideja. Atbraukt ciemos pie Māra, nu pie reizes arī, tā teikt, pa ceļam, ja reiz kaut kur braucam, kaut ko vairāk tev iekļaut, vai ne? Parādīt, nevis tikai aizvest, nomest kardānu, saņemt gatavu un viss beidzies. Bet tādā veidā, varbūt arī kādam interesē šitāds pasākums, vai ne? Tā teikt, tā aizkuliss, kā tas notiek. Hansa Matrix, Rāde. Ventspils dizaina darbnīca. Bet kāda tā ideja ir? Te var atnākt tā kā jebkurš, kurš grib iznomāt, vienkārši iekārt, viņš atnāk. Okay. Tas, ka tāds te vēl kaut ko darbojās. Aiziet! Nu, ļoti nopietni. Viss kaut ko dabūt. Sveiki! Rolands? Aleksandrs? Aizietiņā. Tā ļoti nopietni. Jo tagad savās mājās. Nu, jā, tāpēc, kad tikai, ja katru reizi būtu jāprasa un jāstāstu, kad es te gribu ko, tad jā. Būtībā tas projekts tika taisīts ar tādu mērķi, lai ieinteresētu jaunos uzņēmējus
Kaut ko darīt. Nebraukt projām, lai atvieglot viņiem to startupu, uzsākt kaut ko, lai viņiem pašiem nav startupā, tas viss jāiegādājās. Ir sevišķi, ka tu nezini, vai tev tas aizies, vai patiks, vai mācēs. Ir lieliski iespēja atnākt, pamācīties. Protams, ka tas kaut ko maksā, bet tas nenozīmē, ka tev pašam tas ir kaut kādā veidā jāiegādājās. Bet tas ir lētāk nekā tur nopirkt kaut kādu iekārtu par, 20 vai cik tūkstošiem. Ja ne pat vēl vairāk, man liekas, šīs jau ļoti dārgas iekārtas. Galds kaut kāds 70, 80. Ok. Jā, bet iekārt jau pat neder to darbu. Tāpat tas vajag zināšanas un visu. Loģiski strādāt ar programmu. Kaut ko ieraudzīju. Mums ir kaut kāds kājas. Nē. Kaut kāds džeks ir sasodīts. Neinteresanti. Bet tā ideja kāda, pieņemsim, es vienkārši kā parasts cilvēks var tagad sazināties ar Rādi. Man liekas, vai kas ir viens plus. Darbnīca Rāde, jā. Jā, Rāde. Tev ir padomā uztaisīt kaut ko. Tieši šī darbnīca vairāk ir tendēta uz tādām kā apdrukām, uz dizaina darbnīcām. Šeit tu principā varēsi uztaisīt sākot no mazas uzlīmītes, nezinu, tur banner, kanvas, visu, ko tu var nodrukāt uz solvent printeri, tad ir sublimācijas printeris, ko tu vari jau visāds apģērbs uztaisīt un pēc tam jau tālāk tur šūt un ko darīt. Griezēji galds, ar ko tu vari izgriezt, tur sākot tur no auduma, kartona un nezinu tur. Pa lielam, da jebko. Kaut ko izgriezt, jā. Tad ir lāzers. Lāzers atkal ir, tu pats redz, kas tev ir sataisīt lāzeru. Jā. Būtībā viss jau ir tajā izdomā un ko tu pats izdomās, to arī iemācies uztaisīt. Ja tu nemāki, tad arī tev cilvēks būs, kas pamāca. Ok. Īsāk sakot, es tagad atnāku tāds rols ar savu ideju, neko daudz nemāku. Paliem pie kā es griežos. Noteikti, ka tev vajag atrast internetā, ko mūsdienās visi jau māk. Iesitāt dizaina darbnīca Rāde, Ventspilī. Okay. Un tur jau būs kontakti, un tad sazināsies, vēlams jau ir pierakstīties laicīgi, jo iekārtas tāpatās izmantot citu cilvēku, vai nav tā, ka tu atbrauc un tu netiec klāt. Tā teikt, uz pierakstiņu visu. Lieliski ir atbraukt ekskursijā, saprast tās iespējas, ko tev ir izdarīt. Okay. Un tad jau tālāk. Labi. Cik tas reāli maksā? Droši vien visiem gribās saprast aptuveni. Cik tas maksā? Vai stundās, vai kā tas, teiksim, rēķinās? Vai... Tur es varbūt nepateikšu tik precīzi, bet tajā brīdī jau, kad tu jau būsi zināšanas iegūs, tad, kad tu mācies jau darīt, tev tas noteikti pašam darot sanāks lētāk nekā pasūtīt kaut ko. Jā, tas gan. Bet dēļ kaut kādu vienu lietiņu, lai tu... Tas neatmaksās, jo droši vien atnāk 3 uzlīmes uztaisīt, noteikti tas neatmaksās. Cik pašam tas ir, zini, ja tev pašam patīk tas tā ņemšanās, tad tas viss ok, bet tās nav kosmiskas cenas, tās ir stundas likums parasti. Tiem jau, kas nodarbojās ar to jau regulāri, kā man pieņemsim, vai citam makerim, tad viņi jau slēdz līgumu uz mēnesi, tur jau ir cits jau izcenojumi, citi jau tā teikt lielāk apjomam. Jā. Bet katrā ziņā, ja tev ir ideja un vēlēšanās, tad iespējams šī būs īstā vieta, kur tu vari, man liekas, tā jebko laikam uztaisīt, jo izstāst, ka tur ir arī kaut kādi printerīši, man liekas, 3D printeri. UV printerīši, jā. Katrā ziņā, ja tev ir vēlma un ideja, tad šitā ir iespējams labs veids, pirms iepirkt šitādu lielo Rolandiņu. Jā. Tad Cik kāds labums ir Rolandam? No. Katru dienu darbā, nedzer, neslimo. Tas gan. Vienu porciju būsim uztaisījuši. Tagad taisīsim uzkrāsainās. Uzkrāsainās uzlīmes. Aiziet. Labi. Tiksim noripojies. Būs skaļi. Būs skaļi? Šitā ir skaļā mašīna? Jā, tur ir vakumgalds. Ok. Un tas ir skaļākais? Nu, nē. Un tā ideja tāda, ka viņš apakšā sūc klāta, ne? Ritīgi ir. Jā, bet viņš ir īstenībā, tad, īstenībā viņš ir nereāli, laikam, precīzi, ņemot vērā, kad
Viņš šausmīgi nav vēl Kaut gan īstenībā pasties, kāds jau ir iegriezis par dziļi, man liekas, ne? Kāds nav mācējis, jā. Reku liels vakumgals. Precīzs. Daudziem urbumiem. Jo pa lielam, iedomājies, tu bišķi nenoregulē nazīti, pārgriez pušu un tu esi normāli ieberzies. Jo salāpīt, jo tu īsti nevar. Visticamāk, tas nazīts nolūzies. Nu, ja Bet pasties, šīs nav nolūzes, redzi? Jā, Tur tas ir nav arī diezgan- vērti nomainīt. Protams, tur diezgan normāli kāds ir asmenīt ierāvis. Nu, Tāpēc kādās jau arī tā tā. ir, kad ir šeit Tāpēc nāc. jāmācās. Jā. Noregulēt pareizi asmenīt. Neviena te tāpatās bez kaut kādām zināšanām nelaidīs klāt. Bet ir tās pirmās nodarbības ir kaut kāda cilvēku uzraudzībā, kas man ir tālāk jau var pat darbot. Jā. Aiziet. Nē, no vakar. O, Baus nošāva. Tas jau viss, jau tā kā savējos jau. Masa moto, viss iekārts aplīmējis. Protams. Vai ne? Oi, ziet! Kaut kā dullā skaņa. Nelī. Spiediens jāuzregulē. Oi, ziet! To ir ritīgi piesūts. Tā kurš saņurkāja lapiņu. Šitas galds galīgi nesūds. Nē, nu sūds, bet maliņas spītējās. Vips arī tev čau, vips. Šita printējās bišķi lielāk izmēra zīmodziņu atstarojoši. Kamēr tur printējās, tur gan griezās. Un mums ir jāvarģinātie eliminētās uzlīmītes kaut kā tā. Jā. Man liekas, puskantors ir ar roļu uzlīmē. Liela deguna. Jā, visiem patīk tie lielie deguni, ne? Kaut kā tā. O, Tas jau būs uzcepies. lielie zīmodziņi. Nē, forši. Tik daudz līmenis būs, ne? Bet jā, vispār, paldies, liels. Masa moto. Tas ir tā, jā, šis ir mūsu galvenais. Šis ir galvenais mūsu dizaineris. Dizaineris. Jā, tā kā, ja gadījumā tev... Saulis. Jā, Mārs un Saulis. Saulim tikko auss sāk svilpt, jo vispār viņam nepatīk, kas pa Sauli sauc, viņš vispār Salvis. Bet jā, Mārs un Sauli te kopā īstenībā drukā motokros visādas uzlīmes. Tā kā pieņemsim. Jā, visādi šitādas. Tikko atrad ritīgi stilīgi uzlīmi. MX Twins. Ritīgi stilīgi. Īstenībā viņi neko sponsors. Nu redz kā, MX, starp citu, šautauts MX Twins, es gan nezinu, bet man liekas, ka šitie ir divi ziķeri ar lielu talantu. Tā kā, ja gadījumā tu gribi šitās divas mazos ziķerus ar motocross mocīšiem atbalstīt tā, tu var droši. Jā, sazināties ar MX Twins un iespējams, kad izaudzināsi jaunos nākošos dūlos sportistus, vai ne? Bet, ja gadījumā tev vajag uzlīmīts uzštancēt vai uzdizainēt, viņi taisa īstenībā interesants uzlīmīts, biezas, galvenokārt tendējās uz motocross uzlīmēm. Nu, tie, kas ir tādās lielākais lodzītei. Jā. Ko teici? Ūdens motociklu arī esi redzējis kādreiz? Ir, jā. Viens tāds, Liepājs tāds wannabe braucējs uzsūtīja. Jā, Mārs arī ūdensmoci mums taisīja uzlīmes un dizainu taisīja, tā kā ritīgi forši. Un kas man patīk, šitais uzlīmēs, tas, ka viņas ir tāds ritīgi biezas. Viņš ir tiešām tāds biezas un paredzēts tādai lielai slodzei. Visi kaut kāds, cik nu tev izdoma ļauj. Visādas var hologrammas uzlīmītas, un arī šobrīd mēs testējam gan atstarojošās uzlīmes, piemēram, šīs ir uz atstarojoša papīra. Un vēl mēģināsim ielaminēt, viņas tā ritīgi stilīgi, tā kā kaut kā tā. Ja tev vajag ritīgi smuku dizainu,
un arī uztaisīt uzlīmes, un arī uzlīmēt, meklē masmoto.eu. Jā, ja grib Liepājā, tad var aiziet pie Rola. Pateikt Rolim. Jā, Rols atnāks un iemācīsies, uztaisīs jaunu biznesu. Jā. Nē, nebūs priekš manīm, es nevaru šitā pie tā datora. Man nav pacietības, man vajag sasmērēties. Jā, redzi? Tas sanāk gan. Man patīk sasmērēt pirkstiņas. Nē, nu es nezinu gan, kur tev te netīri mums pirkstiņi. Šīs jau no darba rokas, šīs jau datora rokas ir. Vakarā garāžā pēc tam. Tas gan. Jā, bet Mārs arī līmē uzlīmes. Kā jau tu redzēji droši vien mūsu ūdensmoču sagatavošanās pasākumā, tad jā, Mārs arī aplīmē mūsu ūdensmoti. Ar sauli. Jā. Mārs ar sauli. Kāds, man liekas, dabūt pa mici. Ne jau es? Vispār. Shoutouts! Radei Ventspils dizaina darbnīcai. Par iespēju šitie padzīvoties. Panākt, vai ne? Vispār ir piekdienas vakars. Man liekas, drīz būs kaut kāda 9:30. Jā, mēs ir tādi. Kamēr visi normāli cilvēki guļ un atpūšās, mēs tik blieži augšā, ne? Jā, kāpēc gan ne? Es varēšu kaut ko nospiest? Tā. Spied function. Spied function. Uz leju. Vēl. Yes, enter. Sweet cut. Sheet. Ai, sasūdīts. Es gribēju sweet cat. Un, cērt nos. Ai, shit. Tur redz, cik es labi nospiedu. Tikai pateicoties manai foršai nospiešanai, tik gludi nogriez. Labi. Roland, viņš ir malacis. Jā. Ar visām mušām, ne? Jā. Viņš surīgāk izgriezies šeit. Viņam nāzes bija uzlikts priekš parasti. Bez dominā. Atkal šitie attaisnoja. Pats jau uzlikt to nāzi. Jā. Tā, ka bija pašam žēl pārdot. Es viņam RS6 tikai tālu subārs jau. Un, nekā, smuki esam salikuši visu pa paciņām. Sapakosim šito visu un... Šitās lielās gan mums jāuzliek uz kaut kāds. Jā. Lai ievelkās pa ceļam uz mājām. Kaut kā tā. Fantastiski. 3 stundas vēlāk. Labi, es nezinu īstenībā, cik mēs laiku pavadījām. Un kaut kāds brīdniņš aizgāja. Un, jā. Mājturība būs beigusies. Šitā tu viņas te uzcepina tādas smukiņas. Siet. Es atkal domāju, tu viņas tur itīgi tā kā nostiep. Jā, viņš vienkārši krāpjās ar kaut kādu aparātu. Termosarukuma kamera, termosarukuma plēju. Gatavs. Tagad tāds burgenīts. Burgenīts. Saka burgers. Staķikā, kastītā. Nu jā, smuk kastītā. Nu ne jau vakumā. Viss skābekli šitā mašīna ir izsūkus, mēs to nespējam loģiski domāt. Šitā izsūc ārā ar vakumu viss skābekli. Un tas ir viss. Esam saģērbušies, sapakojušies un gatavi raud tālāk jaunos piedzīvojumus. Jāpasaka liels paldies Mārim no Masmoto. Lielu paldies kam? Ventspils dizaina Darbnīcai. Ventspils dizaina darbnīcai. Radei, vai ne? Tātad vēlreiz paldies Mārim no masmoto.eu un Ventspils dizaina darbnīcai Radei. Labi, jau gan mēs ampelējamies, bet viss raujam darboties. Un pateikšu arī pie reizes Mārim čau, jo tu būs tumšs un oficiāli mēs... Maziņājām būs uzlīmes beidzot. Jā, beidzot jums būs uzlīmes. Nu, kaut kā tā. Viss, rūlējam tālāk.